atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū? Es kā reiz braucot šurpā pie Alberta koledža, kas skolas ielas, nolūkojos stāv jaunieši. Man liekas, ja koledžā, tad acīm redzot, viņiem nav 18 gadu. Nu, cilvēki 20, un visi pīpē. Un es tagad domāju, ja es viņiem pēc pretējās mājas uzlīmētu lielu plakātu, ko tagad piemēram līmējas cigarešu paciņā, vai tas nostrādātu vai nenostrādātu? Es domāju, ka nenostrādātu. Jo labi, tas ir banāli skan, bet manā laikā es vienkārši vidusskolā mēs par to nevarējām atļauties. Viņi ne tikai pārkāp likumu, tur pie skolas diviem smēķējot, pat vien, ja. Bet fakts kā tāds. Es nezinu, kaut gan, manuprāt, veselības ministrijai, bet tas atkal kā vienmēr atdurās pret finansēm, kaut gan veselības ministrija arī uzsver, kā svarīga profilaks, jā, ka vajadzētu izdalīt īpaši kaut kāds līdzekļus šādu veidu profilaksai, proti, nu, to pašu skolēnu informēšanai, es nezinu, skolās stendi pielikt. Ja arī tāda līdzīgi, kā jūs veicāt savu darbu, stāstot, varbūt, mediķiem, narkologiem stāstīt, cik kaitīgi un kāda atkarība no psihotropām vielām.